tam pirmsākuma stāstam tas, ka cilvēks nogurst. Viņš nevar saprast, kāpēc viņš ir noguris. Un tad beigās viņš domā, jāiziet pie daktara. Nu, godīgi runājot, 2005. gada augustā es tā slikti jutos, un es domāju, nē, ir jāiziet pie daktariem. Daktarīt, Ināra Kaļķi, nu, un aizgāju pie viņas. Nu, viņa teica tā, Lilija, vai mēs to mamogrāfiju esam? Es saku, nē, nu tad tu zini, ka visām sievietēm pēc 50 gadiem obligāti ir jāuztais. Nu, un, protams, tajā 23. augustā ar pusdienas laiku, tad, kad otrdienās Stradiņa klinikā ir konsīlijums, un kad mācību istabā pie ovālā galda, daktari nolaistām galvām, un viena no daktariem saka, jums ir ļaundabīgs audzējs, būs jāoperē. Nu, kādas tās bija izjūtas? Es domāju, pa ko es šajā pasaulē esmu sagrēkojusies, vai kāpēc man ir tāds, uzlikts krusts. Tajā konsīlijumā es pajautāju, cik man ir atlicis dzīvot. Nu, nezinu, vai tas bija labākais veids, bet daktare Gunta Purkalna teica, 5 gadi. Nu, es jau esmu nodzīvojusi vairāk kā 5 gadus. Dzīvē dažādi momenti. Šis, protams, bija viens no tādiem smagākiem ģimenes momentiem. Lilija jau teica faktiski, uzzinājusi to, ka viņa man atzvanīja no slimnīcas. Ja? Ceļbrauca slimnīca, tur viņa par kā sēdēja. Un tad, tā jau, ka parasti mums uz slimnīcām maz bijis darīšanas faktiski ar daktariem, un tad, ja uz slimnīcas tāda kaut kādīgi, tad sajūta bija, kad es braucu. Jā, tad, kad aizbraucam, tad viņa tā, protams, bija sanervozējusi, viņa man tāda jūtīgs cilvēks. Viņa pateica to lielo nelaimi, kas mums ģimenē, teiksim, ienākusi, ja. Kas vīrietim varbūt kaut kā ir tā vieglāk saņemties. Man jau galvenais skatījos, kāda viņa pati. Viņa man tā izskata, viss jau var redzēt, vai viņa satraukusies vai tā. Viņa tā stingri turējās. Tad mēs arī centamies to jautājumu tā reālāk dzīvē nostādīt, jo situācija tāda ir radusies. Un no tās situācijas ir kaut kādīgi ārā jātiek. Un tad, protams, bija operācija, kuras rezultātā man nooperēja labo krūti. Un tā faktiski radās 2 Lilijas. Ka Lilija pirms 2005. gada septembra un Lilija pēc 2005. gada septembra. Ar ko tās atšķirās? Atšķirās ar to, ka daudzas lietas sāk uztvert pavisam citā dimensijā. Un tās, kas mums liekas tādas ikdienišķas, problēmas, nav darba, varbūt nav tik labi sadzīviskie apstākļi un tā tālāk, ka tas ir tomēr dzīvē sīkums. Ja tev ir tāda dota iespēja, un tad es vēl sapratu, ka tas tur augšā, laikam Dieviņš, saka tā, mīļā, tu šajā pasaulē vēl visu neesi padarījusi. 2007. gada vasarā man piezvanīja dakteris Arvīds Irmejs un jautāja, vai Ābiks kundze, jūs nedomājat par krūts rekonstrukciju? Un tādī laikā, es morāliski tam nebiju gatava, es teicu, daktari, es tam morāliski šobrīd neesmu gatava, lai tādā saruna mēs parunājām šo to pa dzīvi, un tā beidzās. Bet vajadzēja man izlasīt pēc kādas nedēļas, tad, kad nenāca miegs, grāmatu, un tad es no rīta piezvanīju daktaram Arvīdam Irmei un teicu, es šonakt izlasīju grāmatu par operējošu ķirurgu, un ja
kundzes, kā Fitzgeralda un tam līdzīgi ir to darījušas un veikuši, kāpēc gan es ne? Saviem mājiniekiem. Es nevienam neteicu, kad es aizgāju pie doktora Kraukļa. Vēlāk es sapratu, kad es viņam iepatikos kā bioloģiskais materiāls, no kura varēja izveidot, un šī ir rekonstrukcija viena no sarežģītākajām, ka no pašas, no taukvielu lēveriem, tiek rekonstruēti, izveidot krūts. Kad teikt, doktoris Gundars Krauklis bija piestrādājis laikam, tā arī citi doktori atzina, kad ieguva es tādas pašas formas. Protams, ka tā labā krūts nav tik silta, tik dzīva, bet es viņu mīlu, tā ir daļa no manis, un ar to es arī ieguvu tādu, vizuāli, vai te jūs pateiksiet, kad man ir nooperēta krūts, jūs to nepateiksiet. Un visām sievietēm es varētu pateikt vienu, kad, lai viņām pietiktu spēka, pirmkārt, iet uz pārbaudēm, jo tagad daudzas pārbaudas ir valstiski apmaksātas skrīningi, ja? Un bez tam arī ieklausīties sevī, jo tie simptomi vienmēr jau tur tas augšā tevi brīdina, tikai mēs, varbūt nespējam sevi lasīt kā grāmatu. Un arī mēs baidamies, jo tas ir tomēr tāds tabū, tevi ir audzējis, tātad tu jau esi norakstīts, tu nevari vairs tā strādāt. Vēl mēģināsim sadzīvot, jo nekad jau ja tu esi pārgriezis arī drēbi, vai arī pārgriezis vienalga kādu dzīvu augu, nekad viņš vairs nebūs vesels. Bet, kad tu iemācies sadzīvot, tad tas jau ir tev nākamais pakāpiens tavā domāšanā. Jo varbūt arī sabiedrībai druscītiņ jānāk pretī ar tādu domu, kad ir daudz cilvēkiem, kuriem vēl sliktākie, kuriem varbūt nav rociņu, kājiņu, varbūt vēl nav actiņu, un viņi arī grib dzīvot. Labi, ne tikai, es jau tā. Faktiski tas ir tāds 61. lapusītē. Es uzrakstīju tev, un tas ir uzrakstīts 2 dienas pēc diagnozes, 25.08.2005. gadā, kādā dienā, un tas ir uzrakstīts tev. Tas ir uzrakstīts tev, visiem tas ir. Ja kādreiz atceries šo dienu skrejošo, kāds teicis, laiks ir dārgs, patiesi tā tas ir. Es saprotu, ka man ir dots, lai citiem dotu, un beidzot saprotu, ka viss ir trausls. Te ir, te gaist, un mūsu domas tālēs maldās, un mūsu spēkos nav nekas. Mēs varam vēlreiz pacelt dzīves kausu un teikt, ja likteni nesteidzies, es gribu vēlreiz visā peldēties. Bet es arī tagad zinu, ka es līdz pēdējām cīnītos. Un ja pagad zinātu, ka rīt manis vairs nebūtu, es šodien sarīkotu balli uz visu.